īsta palikusi, 59 man rāda. Labrīt visiem, jā, nu ir 10. Sākšu ar tādu procedurālo izstāstījumu, ko ierakstīt. Ir tā, ka jums ir jautājumi, jūs varat ierakstīt čatiņā. Jā, vai arī pacelt rociņu ir tāda iespēja, tāda rociņa. Tad es varu ieslēgt mikrofonu jums un varu audio arī uzdot jautājumu. Vai arī Q&A sadaļā vai čatiņā, kur jūs vēlaties varat ierakstīt. Šobrīd būtu labi, ja kāds padod ziņu, ka mani dzird un ka viss ir redzams un dzirdams, ka nav tur kaut kādas tehniskās problēmas. Tur pietiktu, ka, nezinu, īkšķīti var parādīt, vai arī kāds ierakstītu čatiņā, ka ir dzirdams un redzams viss. Dzirdam, paldies, Gunār. Redzu, ka ir dzirdāts un redzam. Ļoti labi, prieks arī, ka redzam. Šodienas tēma ir par incidentu pārvaldību un notikumu analīzi. Pa lielam savā ziņā ar NIS2 saistībā arī un par to, kādi rīki un pakalpojumi, jo tas arvien aktuālāk top un cilvēki arvien vairāk uztraucās, kas man ir jādara, lai es izpildītu šīs prasības. Tad iesim lēnām uz priekšu tad prezentācijā. Tad mēs esam uzņēmums Not Baltic. Mēs pārstāvam vairākus risinājumus. Es domāju, viens no pazīstamākajiem ir šis ESET, ko mēs arī pārstāvam, bet ir arī citi risinājumi, kuri nodrošina IT drošības lietas dažādās sfērās. Nedaudz arī pieskarsimies arī šiem citiem, tad, kad mēs iesim NIS2 prasību tai būtībai un kurš produkts tad varētu nosegt šo prasību. Jā, tas ir nedaudz par mani pašu. Es esmu Egils Rupenheits, IT sfērā darbojos jau vairāk kā 20 gadus, pēdējā laikā par drošību vairāk, gan kiber apmācības, gan drošības produkti, gan principi, šādas lietas. Tātad par pārvaldību. Sakarā ar to, ka tas viss mums ies nedaudz NIS2 kontekstā, ir vēl viena cita prezentācija, kā saka, kur es labprāt pievērstu uzmanību. Jo tas ir aizsardzības ministrijas materiāli. Un šajā gadījumā, sekot parādījuši šādi nedaudz, ir aizsardzības ministrija ir viena no organizācijām, viena no iestādēm, kuras arī šo pārvalda. Ja ir kaut kādi jautājumi par to, vai es atbildu, vai man ir jābūt, vai es iekļaujos, vai arī aizsardzības ministrija arī varēs palīdzēt ar to, ka, teiksim, ja Eiropas fondu piesaistē, lai īstenot šādas kaut kādas prasības. Tad šajā gadījumā ir viena no vietām, kur var paskatīties, ir aizsardzības ministrija. CERTS arī darbojās, bet šeit šis ir viena no materiāliem, ko es iesaku apskatīties par NIS2, kur meklēt informāciju tādā izpratnē. Bet NIS2, tas ir apraksts, kā būtu jābūt, es tam tā pieiet, jo bieži vien ir bijis, ka man uzdod cilvēki jautājumu, klausies, man vajag rīku, kurš man nodrošinās NIS2 prasības. Un es jums saku, tāda rīka nav. Tāpēc, ka NIS2 prasības iekļauj sevi arī, piemēram, atbildīgo personu. Un neviens rīks nevar aizstāt atbildīgo personu. Un šeit ir tāda būtības izpratne. Es teiktu vairāk uz tādu, ka jābūt izpratnē par to, ko nosaka šis NIS2 nosaukums tādā ziņā. Iesim tālāk prezentācijā par nozīmes sektoriem. Šeit ir uzskaitīts un arī publiskajos materiālos ir pieejams tās sektori, kur ir būtiskas nozīmes, transports, valsts pārvalde, enerģētika, ūdens arī, lietas, kas ir svarīgas krīzes situācijā un kādā gadījumā attiecās un svarīgās nozīmes, kas ir arī svarīgas lietas. Šeit ir jāatcerās, vēlreiz atkārtošu pēc būtības, NIS2 definē ieteicamās darbības un manā pārliecībā, ja ir iestāde, uzņēmums, organizācija, kura par IT drošību domā, tad vairumam no šīm lietām jau būtu jābūt ieviestām, jo tas ir tādas drošības pamatprincipi, drošības lietas, kā piemēram procedūras. Ir svarīgi, ka ir aprakstītas drošības procedūras, ko mēs darām, piemēram, disaster recovery scenārijā.
ir jāplāno, šeit ir ieteicami tātad pārskatīt procesus kā tādus, vai šie procesi ir dokumentēti, vai, ko mēs darām brīdī, kad notiek x stunda, vai ne. Tad ir, protams, ir jāplāno budžets tam, ir cilvēku resursi ir jāplāno, jo, ja mēs, tas atbildīgā persona ir jādefinē, un manas bažas vislielākās ir, ka, diemžēl, skatoties uz to, kā iepriekš ir bijušas par kaut kādiem regulējumiem, man lielākā baila ir, ka tas atbildīgā persona tiek ielikta ķeksīšu pēc, tā varētu teikt. Tādā ziņā, ka vajag kaut kādu atbildīgo, tad tāpatās kā par ugunsdrošību ieliekam saimniecības daļas vadītāju, bez maz vai ieliekam tādu pašu. Un šajā gadījumā tas tā nedara, jo šeit ir atbildības uz izpēti, uz noziņošanu, un tur vajadzētu būt cilvēkam, kuram ir zināšanas par šo, un kuram ir tāds dziļāks priekšstats, tā varētu teikt, par šo visu. Protams, ir arī ieteicami starp ieteicamiem soļiem ir arī veikt apmācības darbiniekiem, jo, darbinieks cilvēks joprojām ir tas vājākais punkts, ar kuru parasti iekļūst vairumā gadījumu sistēmās vai infrastruktūrās. Tā blīvi starp krēslu un ekrānu, kā saka, tā ir tā. Un izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju, tas ir viss ir ieteikumi, kas sagatavoties pirms tam. Šis būtu, tādi ieteikumi, ko būtu jādara. Prasības, tātad konkrētāk jau nedaudz, tātad jābūt ir politikām, riska analīzes informācijas sistēma drošības politikām, darbības nepārtrauktības plāns, kas, ko es jau pieminēju, arī disaster recovery, tas var iekļaut, incidentu apstrāde, ka ir rīks, kurā mēs incidentus apstrādājam, vai ka mēs sekojam šīm lietām un ka mēs veicam izpēti. Iepirkšana, protams, ir liela daļa ar šīm NIS2 prasībām ir arī tāda lieta, ka mums nākās jaunas sistēmas, jaunus principus ieviest, kas mums prasa kaut kādas, varbūt tās ir iekārtas, varbūt tie ir softiski risinājumi, bet vairumā gadījumu tur kaut kas būs vajadzīgs klāt. Apmācība, šajā gadījumā apmācība, es pat teiktu, gan darbiniekiem, lietotājs parastais, kā saka, gan arī IT speciālistu apmācība, es teiktu, ka tas arī būtu jāpadomā. Es zinu, ka daudzos uzņēmumos tas saucās tur tālāk izglītošanās vai papildu kursi, kuros sūta, bet arī šāda lieta ir vajadzīga, jo aktuālās lietas visu laiku mainās un ir jāseko. Šifrēšana, tas pat var būt atsevišķs temats, tāpēc varbūt mēs pārāk dziļi neiesim šodien šajā, bet pēc būtības iekārtu šifrēšana, es parasti iesaku, ja ir dators vai iekārta, kas staigā apkārt, tad ir labi viņu nošifrēt, ja uz viņas ir kādi dati. Un dati parasti mums ir uz visām iekārtām, tādā ziņā. Par piegādes ķēdēm ir vēl jāpadomā, jo šajā gadījumā ir bijuši vēsturē vairāk precedenti, kur caur piegādes ķēdes uzbrukumu ir nodarīts ļoti liels, kaitējums. Viens, kas nāk prātā, kas bija piegādes ķēžu uzbrukums, tas jau bija kādu laiku atpakaļ bija, un saucās NotPetya, tas bija ļoti sen jau salīdzinoši. Un tas tika īstenots ar piegādes ķēdi, tas bija programmatūras izstrādātājs, kurš izstrādāja grāmatvedības programmatūru. Un šo grāmatvedības programmatūru izmanto ļoti daudz citi uzņēmumi. Un caur vienu no pačiem tika izplatīts, kā saka, bīstamais programmatūras kods, jo tika uzlausts šis programmatūras ražotājs, tādā izpratnē. Par organizatoriskiem pasākumiem arī par piekļuvi ieteikums ir domāt, tāpatās multifaktoru autentifikācija vai šādas lietas. Šie ir tie principi, par ko ir jāpadomā, par ko ir, kas būtu jārisina, kas būtu jādokumentē. Tagad iesim jau nedaudz konkrētāk, kuri risinājumi var nosekt kādas no šīm prasībām. Tad aptverošais elements un kiberdrošības risinājums. Tātad, ja mēs skatāmies, ka mums ir risku analīze vajadzīga, kāda mums ir sistēmā riski, tad to varēs izdarīt tikai kiberdrošības audits.
Ja mēs skatāmies uz incidentu pārvaldību, tad no mūsu piedāvātiem risinājumiem šo nosedz Asset Inspect. Asset Inspect, es arī nedaudz pieskaršos vēlāk, ko viņš dara, un vairums es domāju, ka varētu jau zināt, kas ir XDR risinājums. Un apkopo informāciju, lai varētu risināt incidentu, precedentu notikumu jūsu vidē. Tas ir rīks. Tālāk ir funkcionālā testējumība, piemēram, šie duplikāti vai krīzes pārvaldība vai angliski saucāt disaster recovery. Ir tā, un šeit ir backupi. Backup un mūsu piedāvātiem risinājumiem ir Acronis vai Xopero, ko mēs arī pārstāvam. Piegādes ķēžu drošības saistīti elementi šajā gadījumā Privilege Access Management Senha Secura, kas ir arī mūsu portfolio. Piekļuvis, privileģētās piekļuvis kontroli, un šī ir laba lieta, par ko padomāt vispār, pat ne tikai NIS gadījumā, jo viena no problēmām, diemžēl, joprojām ir, ka tiek koplietoti konti, koplietot tādā veidā, ka tiek dalīti, paroli zina vairāk cilvēki, kontu koplietošana, tas ir ļoti liels risks kiberdrošībai, un ne tikai. Tā pati datu noplūda, lietojot vienu lietotāju kontu, un bez kaut kādas kontrolas, kas viņam tiek klāt, un auditēšanas, logošanas, kas tiek darīts ar šo kontu konkrētais cilvēks, ir ļoti grūti atsekot. Par nākamajām, kas ir sfērām, elementiem, varētu tā teikt, jā. Informācijas sistēma drošība kā tāda. Šajā gadījumā tur tepat varētu teikt, ka arī darbstacijām ir jābūt aizsargātām, ir jābūt serveriem aizsargātiem. Kā mans piemērs ir, ja jums ir mājaslapa, šī mājaslapa stāv uz kāda servera, ja tas nav kāds ārpakalpojums, kur jūs pērkat, tad arī uz šī servera ir jāuzliek aizsardzība. Vēl viens piemērs, ko es varu teikt, es zinu arī, varbūt tie, kas izmanto jau Assetu. Assetam ir tāda virtuālā appliance, virtuālā mašīna, ko var pacelt šo pārvaldības centru. Un, diemžēl, es esmu vairāk kārt konstatējis, ka ir klients, kurš uzliek paceļ šo pārvaldības mašīnu, ļoti forši, es varu visu pārvaldīt, man ir viss rīks, bet piemirst par to, ka šī pārvaldības sistēma arī viņa griežās uz kādas operētāja sistēmas, un šī operētāja sistēma arī ir jāizsargā, un ka jāuzstāda aizsardzības risinājums arī uz šīs serveru, kurš nodrošina šo pārvaldību. Tas ir vēl viens elements šajā sistēmā, šajā vidē. Un arī to nopečot. Bet šeit no mūsu arī ir Asset risinājumi, kur iekļaujās dažādās aizsardzības līmeņa pakās. Bet Asset XDRs ir tas, kas analīze, tas ir inspekti, tas XDR risinājums. Apmācības. Risku pārvaldības pasākumu ietvaros ir jāveic darbinieku apmācības. Apmācības. Tā skaitā ar rezultātu atskaitēm ir pikšķerēšanas simulācijas, ko var veikt, jo pēc apmācībām ir, kāds ir labums šīm apmācībām, jo norunāt tīri apmācības noklausās un ir papīrīts par to, ka noklausījos, protams, skaisti, birokrātiski varbūt pat ķeksīti var ielikt, ka ir noklausīts, bet cik tas ir reāli devis labumu, cik tur no tiem lietotājiem uzklišķinās uz kādu pikšķerēšanas saita, kas atnāks vai ievadīs savu lietotāju vārdu un paroli. Ja pēkšņi atnāk e-pasts no tavs IT administrators saka, nomaini paroli, spied šeit. Vai cik cilvēku uzspiedīs un sāks tur mainīt paroles. Tādā aspektā. Nākamās lietas par kriptogrāfijas un šifrēšanas lietām no Asseta ir full disk encryption vai endpoint encryption. Tad, ja mēs runājam par cilvēku resursu vai piekļuves kontroli, tad ir šis Senha Secura, ir Asset Secure Authentication multifaktoru autentifikācijas risinājums, NordPass, paroļu glabātājs, arī viena no lietām, kas diemžēl es esmu konstatējis, ka, lai gan uzlabojās, bet paroļu pārvaldniekus joprojām diezgan
kūtri izmantot. Tas būs teikt tā, un šajā gadījumā, ja pat es esmu redzējis, ka IT daļa izmanto, tad darbinieki kā tādi, nevis arvien mazāk, bet diemžēl kūtri iet uz to, ka vajadzētu šādus rīkus izmantot. Un šeit es teiktu, tas būtu darbiņš IT daļai, jo viena no lietām, ko es, piemēram, saku, ko es iesaku darīt, ir komunicēt, stāstīt un piedāvāt rīkus, kurus darbiniekiem izmantot. Kā piemēram, ir paroļu pārvaldnieki, ir visādi paroļu pārvaldnieki, kas ir arī pa brīvu. Un šajā gadījumā ieteiktais risinājums, manas IT daļas ieteiktais risinājums, tas būtu darbinieks uz šo varētu vairāk, administrators saka, kur šis paroļu pārvaldnieks ir labs, pamēģināsim, izmantosim. Un ieteikt risinājumus, un bieži vien tas var būt arī pat bezmaksas risinājumi, vai arī jūsu organizācija nodrošina, piemēram, ja jums ir šī licencēšanas paka, kurā iekļaujās, lūdzu, nodrošināt, kur varat lietot, informēt par to, ka ir tāda lieta pieejama. Tā, un šeit ir vēl multifaktoru autentifikācija, Asset Secure Authentication un Privileged Access Management CNH Segura. Ir tie, kas no mūsu portfolio šo nosedz. Šeit ir tabuliņa ar šiem asset plāniem. Es tā saucu licenšu pakas, un kas, kurā iekļaujās. Šis arī ir publiski mūsu mājaslapā pieejams. Un jā, tas ir no aizsardzības līmeņa, un kāds jums ir vajadzīgs. Nedaudz tagad pieskarsimies Asset kā platformai, un tad iesim tālāk pie Asset pakalpojumiem, kas ir salīdzinoši jaunums, ko nodrošina Asset Headquarters, galvenās mītnes inženieri, kas arī var palīdzēt nosekt NIS2 prasības, jo tas var būt kā SOC centrs, tas var būt kā šī incidentu analīze, jo viens no nosacījumiem ir, ka atbildīgai personai ir jāziņo par incidentiem. Incidentu analīze, jāizpēt, kāds ir bijis iespējas, cik liels ir bijis iespējas, un jānoziņo atbildīgajām iestādēm. Šī bildīte ir vairāk tāda ekosistēma par Asset kopējo skatu, ko nosedz. Un Asset servisi ir apakšā kreisajā salīdzinošā sadaļā ir šie servisi. Bet par XDR. Tātad, ja mums nav Asset Inspecta vai cita XDR risinājuma, mēs parasti neredzam cēloņus, mēs redzam notikumus kā tādus. Piemēram, ja mums ir ransomware ticis iekšā, drošības risinājums ir pietiekami labs, lai noķertu viņu, bet mēs neredzam, no kurienes viņš nāk, kur viņam aug kājas, kā saka. Tad ir šis rīks XDR rīks, kurš redz visas darbības, un kurš redz, no kurienes, man ļoti patīk tas aug kājas, kā tādā ziņā es to diezgan bieži gan lietoju. Jā, kur ir sakne, kur ir cēlonis. Un šajā konkrētā gadījumā var izanalizēt, atsekot, ka ir bijusi RDP sesija, RDP logins, no kuri tālāk ir veikts PowerShell palaišana, un ir bijis šis ļaunprātīgais šis uzbrukums, tā varētu teikt. Kāpēc par to inspektu es papildus pieminu? Tāpēc, ka viena no lietām, kas ir vajadzīgi, kas ir priekšnosacījums, lai uz šiem Asset Headquarters pakalpojumiem varētu pretendēt vispār, ka jābūt šim inspektam. Jo tas ir rīks, caur kuru tad arī Asset inženieri veid šo uzturēšanu, veid šo izpēti, veid šo analīzi. Bez šī rīka šāda analīze nav iespējama veikt. Kas nozīmē, ka jums ir jābūt Asset licencei, kura iekļauj šo Inspect XDR, un tikai tad, on top of that, kā saka angliski, jūs varat dabūt šos pakalpojumus tādā ziņā. Bet iziesim cauri pakalpojumiem, un lai saprastu pēc būtības, kas ir tas, ko piedāvā. Tātad Managed Detection and Response pakalpojums. Pielāgots SMB, Small and Medium biznesiem, iekļauj sevī 24/7 threat huntingu, un identificēšanu. Šeit ir neliels tāds vizuāls
apraksts, kā tas notiekās. Un tas, kas ir šīs atskaites nedēļā un mēneša ietvaros cikliem. Un šeit ir darbības, kas tiek notiek. Pielāgo automācijas, un tiek meklēts, un arī rapid responses tiek dotas. Otrais, nākamais līmenis ir Detection and Response Ultimate. Primārā atšķirība ir, ka šeit pirmkārt būs cilvēks klāt, kurš ir atbildīgais no Asset Headquarters puses. Otrkārt ir detalizētāka informācija par katru precedentu. Un arī notikumu izolācija un padziļināta izpēte. Un šī būs tā tabuliņa, kur viņi tiek salīdzināti, kur var redzēt, kas ir šīs atšķirības. Jā, kā saka, man liekas, ka lielākā vērtība ir tas, ka pirmkārt ir cilvēks, ir dedicated lead. Otrkārt, tas, ka ir katra precedenta analīze, šī izpēte. Un vēl viena lieta, kas ir, ja jums ir on-prem, tad esat MDR šis pirmais līmenis, tas on-premos viņš netiek piedāvāts. Un, protams, deployment un upgrade, kas nāk Ultimate pakā šajā gadījumā, tas arī ir tikai šī uzstādīšana un atjaunināšana. Šeit ir salīdzinājumi par nosacījumiem. Tātad MDRs cloud only, uzstādīšana un upgradeošana ir pats by customer, kā šeit ir, pats klients to dara. Un human support provider, vairāk ir instrukcijas, manuāļi, un incidentu handlinga tiek dota ieteikumi, un tad klientam pašam ir jāveic šīs ieteikumu ieviešanas, tā varētu teikt. Un par Response Ultimate, tad šeit ir gan reporti ar paskaidrojumiem, tā skaitā ir remediation, jeb incidentu novēršanas jau konsultēšana, un arī ir cilvēku atbalsts un arī izplatīšana vidē. Un šie ir divi tādi pirmā līmeņa pakalpojumi, un tad ir arī premium supports, augstāka līmeņa, kā saka, šis atbalsta pakalpojums. Augstāka prioritāte, support availabilities 365/24/7, SLA laika definēti, un, protams, arī prioritātes zvanu apstrāde. Tad šis ir essential, un arī advanced, kā saka, variants, kurā iekļaujās tad arī vairāk jau šīs nianses, un šeit būs salīdzinājums. Un šeit arī līdzīgi kā iepriekšējos divos šajos pakalpojumos, arī deployment upgrade nāk iekšā augstāk līmeņa pakalpojumu. Health check, šajā gadījumā tas gan ir health check varētu būt, kad tā var sajūgt nav pareizākais vārds. Health check nāk arī bezmaksas, bet šeit jau ir cita līmeņa, cita dziļuma būtu precīzi padziļinājuma health checks, ka health check, kas nāk bezmaksas jebkurai licencei, ir apskatīties tur labās prakses, bet neiedziļinoties jūsu vidas precedentos tik dziļi, cik to darītu šajā servisa līmenī. Un proaktīvie informatīvie servisi arī, kas ir burvīga lieta. Jo drošība, manā prātā, vispār ir proaktīvas rīcības, jo pēc precedenta jau ir novēršana, vairs nevis, kā saka, drošības veidošana. Drošība pārsvarā ir proaktīvas rīcības prasīga, tā varētu teikt. Tad ir Asset Detection and Response Essential pakalpojums. Malware detection support, analīze un incidentu atbildes
palīdzība, tā varētu teikt. Un arī šeit ir essential līmenis un advanced līmenis. Un, jā, advanced līmenī, kā saka, jā, visas palīdzības ir lielāka cilvēka iesaiste. Es pa lielam tā teiktu, jo, ja jebkurš no šiem pakalpojumiem mums palīdzēs noteikti izanalizēt apdraudējumus. Nu, it īpaši tad, ja jums nav IT resursu vai es zinu, ir diemžēl arī uzņēmumi, kuros jā, ir IT speciālists, bet IT speciālists par visu. Un šajā gadījumā par drošības lietām, nu, tur tomēr ir nianses, ko par visu var arī nezināt. Un cilvēks, kurš ir par visu. Šādā ziņā. Un tad var šādi pakalpojumi, kas ir ekspertīzes piesaistīšana pa lielam, var šādus pakalpojumus izvēlēties, bet vēlreiz, kā es saku, tas ir tikai tad, ja mums ir XDRs. Šeit ir vēlreiz platformas pārskats par asset kopējo. Vēl viens, varbūt es parādīšu, mums ir tāds PDF sagatavots, kur ir vēlreiz šie apskati tā, kur man palika tās, kur ir apraksti par mūsu šiem produktiem un NIS2 prasībām. Tā, man paliksim mazāk, varbūt tā. Tā. Un šeit redz, kur ir, kad jā, ir pieminēti arī panti, kuros ir šīs nepieciešamās rīcības. Šo PDF-u, ja jums ir interese, es varu jums nosūtīt, bet sakarā ar to, ka es nemīlu lieku spamu taisīt, es to nesūtīšu akli visiem. Lūdzu, tad piesakieties, vai nu šeit ierakstiet kaut kur čatiņā, ka vēlaties saņemt, vai arī varat man uz e-pastu atsūtīt, vai padot ziņu, ka jūs vēlaties šo PDF, un tad es aizsūtīšu, lai nebūtu liekas spams, kā saka. Jūri, es redzu, aizsūtījuši tādu. Jāstāsta, ka tur ir man tavā e-pasta adrese ir, jā, aizsūtīju. Jo šeit tāds salīdzinoši vienkārši apkopojums, kas var būt noderīgs. Nu, pa lielam svarīgākais ir, jā, ko es gribu pieminēt, ir vienmēr jāatcerās, ka tur ir arī ne tikai risinājumi kā rīki, kas palīdz, jā, es redzot, iet kad tie piesakās, un es redzu arī pāris jautājumu, kuriem ir pieķeršot, bet es pabeigšu šo PDF-u. Tad šeit arī ir šie kuri mūsu piedāvātie produkti, kuras prasības var nosekt. Un ja kāds būs cilvēks, kurš apgalvos, ka viņa rīks izdarīs visu, vai ne, tad es teikšu, ne, tā tehniski nevar būt, jo personu rīks šajā gadījumā nevar aizstāt. Kādā ziņā. Viena cita audio jautājuma, tikmēr simies čatiņā, kas mums bija par jautājumiem. No 80 darbstacijām, ko darīt, ka Asset Inspect ir no 80 darbstacijām. Ja nemaldos, šis apgalvojums nav gluži pareizs. Ir tā. Assetam ir tās aizsardzības līmeņu pakas, un jā, biznesa produktiem ir minimālais skaits. Bet minimālais skaits, man vēlreiz ir jāapstāt, bet viņš bija mazāks par 80. Ja nemaldos, bija kaut kā 25 vai kaut kas tāds bija minimālais. Un, ja ir uz konkrētu apjomu, tad es iesaku mums uzrakstīt ziņu, kur mums interesē tāds risinājums un šādam apjomam. Bet es, man liekas, tikko pakausīju atceros, no kurienes tas varētu tev šī 80, bet man liekas, tur bija 50 arī nevis 80, ja ir atsevišķi. Jo ir tāda fantastiska iespēja Asset Inspect arī atsevišķi nopirkt, bet tur ir svarīgi, ka ir Asset bāzes aizsardzības produkts, jo Asset Inspect darbojās tikai virs Asset aizsardzības produktu, ka Asset Endpoint Security vai Asset Server Security attiecīgi no operētāja sistēmas. Es atvērsim publisko lapu, kur es varētu parādīt, kur jūs arī savā sevērtā laikā varat šo apskatīt. Tad šis ir Asset LV un zem uzņēmumam biznesa risinājumu. Šeit arī ir visu šīs aizsardzības līmeņu pakas. Un šis ir XDRs.
paplašināta noteikšana un reaģēšana, un šis aizsardzības iekļaujas elīte pakā Protect Elite, bet, ja ir jebkurš biznesa risinājums, var papildus pielikt viņu klāt. Tā kā ir iespējams bet kas ir svarīgi, ir, ka tev ir no sākuma tā drošības risinājums, jo šis inspekta rīks izmanto drošības risinājumu, lai savāktu notikumus un varētu veikt šīs visas analīzes. Tas darbojās tikai sadarbībā šādās. Tas ir par to inspektu un par tām 80. Es ieteiktu uzrakstīt konkrētu jautājumu un mēs konkrētam produktam konkrētus minimālais, jo minimālai ir, bet netik liels, manuprāt, bija. Tā. Es skatos tavs jautājums. Par AD audit logu. Jā, šis vairāk ir notikumu analīze, ja es pareizi izprotu tavu jautājumu, tad drīzāk ir nē, jo šis ir notikumu analīze cēloņu seku sakarību, izpēta un analīze. Nevis, kā saka, sensors, kurš lasa logus, jo tas jau vairāk būtu kaut kāda siema funkcionalitāte vai šādā, jo integrēt, jā, var, bet ja es pareizi sapratu tavu jautājumu, es nepareizi sapratu tavu jautājumu, un tu jūti, ka es te īsti neatbildu, tad precizē vai uzraksties, tad pievērsīšos sīkāk. Tā. People. Tā, Lau, Dana Rubena, es tev šobrīd atļauju mikrofonu, var ieslēgt un... Paldies. Jā, mums principā ir tā. Mums ir vairāk žurnālfaili, kur mums nāk no mūsu infrastruktūras, piemēram, tur no Graph API, tur visādi Fortinet un tā tālāk. Jā. Vai ir iespēja integrēt, teiksim, paņem to asset inspektu kopā ar ITR, uzliek, vai var integrēt arī tā kā tos logus, lai viņš var ēst. Tā kā uzrādīt, taisīt kaut kāds alertus, kaut ko tādu. Tā kā tajā gadījumā no inspekta padot uz siemu, ja es pareizi saprotu tavu jautājumu. Nē, otrādi. Piemēram, no siema uz. Ja tāpēc arī bija tās jautājums, vai viņš skatās tikai to, kas nāk tīri no asset tā endpoint produkta, vai arī tur var arī integrēt papildus žurnāla failu. Tā kā, Viņš skatās no endpoint produkta, tas gan nav visai precīzi teiks, bet pēc būtības, ja šāds jautājums, tad skatās no endpoint produkta. Ir vēl papildus konektors, kurš skatās šīs darbības notikumus uz iekārtas, jo šajā gadījumā tas, ko tu jautāji, par lielam ir tev sistēmas ar logiem, un tev būtu šajā gadījumā ir sensori, kuri lasa logus. Jā. Un ne, tā nav šī funkcionalitāte. Ok, labi. Tad skaidrs, paldies. Ok. Tā, labi, tas ir. Jā, tā kā, ja ir vēl kādam kāds jautājums un vieglāk ir uzdot mutiski, droši sakat, es ieslēgšu mikrofonu un tā, ok. Labi, es no manas puses, jā, tas ir pa lielam viss. Es vēlreiz varu atgriezties nedaudz pie tiem pakalpojumiem, ja interesē. Un atcerieties, ka par šādiem pakalpojumiem jūs varat prasīt gan mums, gan arī pie mūsu partneriem, jo tāpatās kā esat produktus, jūs varat gan no mums, gan no mūsu partneru loka. Tā kā viss tādā ziņā ir, būtu jābūt pieejamam. Tādā ziņā. Par valodu, jā, tas ir, no headquartersiem ir angliski. Ir kaut kādas lietas, ko mēs arī varam iesaistīties, kā saka, Latvijas komanda, Latvijas, un veikt kaut kādu tulkošanu, pielāgošanu, bet dotajā brīdī, jā, tas angliski savā ziņā arī tāpēc, ka tehniskās daļas, angliski mēdz būt vieglāk izprotams, jo, ir daži latviskie tulkojumi, kas man vismaz izraisa smaidu, sauksim tā, un parasti jau ir tas angliskais. Un jā, šajā gadījumā tas būs pakalpojums angliski. Bet, man šķiet, ka IT lietās, par to
Jā, angliskai valodai, it kā nevajadzētu būt baigi lielai problēmai vai šķērslim. Bet, ja tas būs, izdomāsim risinājumu. Tādā ziņā. Vai varbūt ir vēl kādi jautājumi? Pagaidiet, ja jautājumu nav, tad paldies, ka veltījāt laiku. Ja ir kādi jautājumi, tad droši sakat, es te vēl kādu brītiņu pagaidīšu, tā aiziešu uz beigu slaidu, kur ir e-pasts, un lai varat vajadzības gadījumā piefiksēt, uz kurieni atsūtīt jautājumus, ja nu rodās jautājumi pēc tam. Paldies, es skatos, ka jautājumi arī vairāk nenāk iekšā, kā saka. Es tad finišēšu arī visu mītingu. Paldies jums, ka veltījāt laiku. Un, ja ir kādi jautājumi, droši sazinieties. Esam šeit, lai palīdzētu. Visu labu!